Un bērni jau es skatos skrien jau lejā. Viņi atpazīst šo te dziesmu. Jā, ir pienācis laiks bērnu stāstam. Tāpēc visi bērni, protams, pieaugušie var pievienoties, klausīties. Un ar bērnu stāstu mums dalīsies Jānis Mucenieks. Kāpēc tu skaties uz mani? Kāpēc tu skaties? Kaut kas nav kārtībā. Ko tu skaties uz mani? Visi tādi jocīgi šodien, visi skatās uz mani. It kā nebūtu nekad redzējuši. Labdien! Un ko jūs skatāties uz mani? Bērni, jūs varat man izstāstīt, kāpēc visi skatās uz mani? Kas ir noticies? Tev netīra seja. Nē, es mazgājos. Savā vārdienā Jāņos es biju jūrā, es mazgājos, es esmu tīrs. Nē, tev ir pilspils sasmērēta seja. Neticu. Un vispār? Jums viss krēkls un ceļ netīrs. Es izmazgāju krēklu vakara. Ar rotiņām. Ar krāsām. Bet jūs zināt? Un tu esi ļoti netīrs ar dubļiem, netīriem melniem. Nevar būt. Es esmu tīrs, balts un pūkains. Jā, tev taisnība. Un zināt, es arī pirms daudziem gadiem kristījos. Es esmu tīrs gan iekšēji, gan ārēji. Viss ir kārtībā ar mani. Paskaties! Es tevi redzu. Mana mamma apsolīja pusdienas. Es izdomāju, ja jau viņa dos pusdienas, tad es izdarīšu kādu labu darbu. Es viņai ņēmu un siltumnīcu izravēju, iztīrīju. 2 dienas atpakaļ es braucu ar mašīnu, viena tante man aptur un saka, vai tu vari izvest no man pagalma žagars? Es saku, nē, nevaru. Bet es tev samaksāšu. Es uzreiz teicu, es varu, es to izdarīšu. Tu ar flumīšiem. Ar tupiem. Tu vienkārši sasmērēji tos, vai bērni smietos. Jā, zināt, es esmu izdarījis daudz labus darbus. Es mammai palīdzēju, es tantei palīdzēju. Es daudziem cilvēkiem cenšos palīdzēt, tā, ka viņi paprasa kaut ko. Un kā jums šķiet, Dievs man tagad ņems debesīs? Bet es taču esmu labs, daru labus darbus, tīrus, baltus, pūkainus darbiņus. Jo tu esi netīrs, Dievam nepatīk netīri. Dievs nepieņem netīrus cilvēkus. Nevar būt. Zināt, es kādreiz izlasīju Bībelē tādus vārdus. Sen, jau daudz gadus atpakaļ. Tas bija kaut kur Atklāsmes grāmatas 3. nodaļā ir rakstīts, ka pērc no manis zeltu, lai tu būtu bagāts. Zināt, ko es izdarīju? Es aizgāju uz veikalu, nopirku zelta gredzenu. Man viņš ir. Tad tur bija rakstīts, pērc tīras baltas drēbes. Es nopirku. Kā jums šķiet? Es tagad esmu tīrs?
Tu neskaties uz mani. Es daru tā, kā Bībelē rakstīts. Zelts man ir, balts krekls man ir, un tur bija rakstīts vēl brilles jānopērk. Jā, es brilles arī nopirku. Šitās nost. Un tagad tīrs, jauns, smuks, spožs brilles. Es viss izdarīju tā, kā vajag. Kas nav kārtībā? Sēja. Sēja nav kārtībā. Es neko neredzu. Neticu tev. Sēja netīra. Sēja man esot netīra. Zināt, es vakarā atvēru Bībeli un pārlasīju šos vārdus. Jāņa atklāsmes grāmatā, 3. nodaļā, 18. pantā. Tur ir rakstīts: pērc no manis zeltu. Pērc no manis baltas tīras drēbes. Pērc no manis acu zāles. Un to Jēzus saka. Un ja jau Jēzus saka, ka jāpērk no viņa viss, kur Rīgā ir veikals Jēzum, kur es to visu varu nopirkt? Es pie Jēzus nepirku gredzenu zelta. Es nepirku pie Jēzus balto kreklu. Es nepirku brilles pie Jēzus. Kur Jēzum ir veikals Rīgā? Debesīs. Tā pīris ir mute ļoti sēja netīrā ar tupjām. Jā, visu laiku man atgādina, ka es esot netīrs. Zināt, Bībelē ir rakstīts šādi vārdi. Ja es mazgāšos un lietošu daudz ziepju, tomēr es palikšu netīrs Dievu priekšā. Es varu izdarīt daudz labus darbus savai mammai, savam tētim, vectētiņam, vecmāmiņai, savai tantei, bet es palieku netīrs. Arī to, ka tev ir netīra seja un tu vari sasmērīt savas jaunās brilles. Jā, es vairs labi neredzēšu, vai ne, ka man tie dubļi tur kritīs nost, es kļūšu pavisam netīrs. Paskaties spogulī. Man nav spoguļa, es nemīlu spoguli. Bet, ja es mazgāšos, es arī uz ekrānu uzrakstīju, lai arī lielie bērni var izlasīt. Ja šis vārdiņš ja es mazgāšos, ja es lietošu daudz ziepju, es palikšu netīrs Dievu priekšā. Bībelē sacīts, ka mēs nevaram sevi nomazgāt un izdarīt tik daudz labus darbus, ka Dievs sacīs: malacis, tagad ejam uz debesīm, tu esi izdarījis pa vienu darbu vairāk labu darbu nekā sliktu darbu. Tāpēc tev debesis atvērts. Tā nav Bībeles vēsts. Bībeles vēsts ir tikai Jēzus asinis nomazgā man no grēkiem. Jēzus atdeva savu dzīvību, nomira Golgātā pie krusta, lai viņām būtu tiesības mani nomazgāt. Tad, kad mamma vai tētis tevi mazgā, viņiem ir tiesības to darīt, jo viņi ir mamma un tētis, bet jebkura mūsu tētis ir Dievs. Un viņam ir tiesības mūs mazgāt. Bībelē ir sacīti arī tādi vārdi: mazgā tu mani. Un tā varētu būt arī mūsu kopīga lūkšana šajā brīdī, pēc šīm pārdomām, ka mēs varam, cik grib darīt labus darbus, mēs vienalga esam netīri, mums ir vajadzīga mazgāšana. Vienīgais, kas spēj nomazgāt, ir Jēzus. Tāpēc Jēzu, mazgā tu mani. Ieklausties šajos 4 vārdos. Jēzu, mazgā tu mani. Un lai šī ir visa mūsu kopīgā lūkšana šajā brīdī, balsī visi kopā skaļi, arī ar lielajiem kopā, pasakam šos 4 vārdus. Jēzu, mazgā tu mani. Paldies, ejam uz vietiņām.
Jēzu, mazgā tu mani. Patiešām ierakstīsim šos vārdus uz mūsu sirds plāksnītēm un atcerēsimies tos katru dienu. Paldies Jānim par šo skaisto bērnu stāstu, arī pieaugušo stāstu.